Hei, klau cilvēki! Vispār jums ir ļoti paveicies. Jūs katru dienu atgriežat krānu un savās glāzēs saņemat tīru, gārdu ūdeni. Bet man, diemžēl, šāds servis nav pieejams. Ja gribu tīru ūdeni, man nāks paļauties uz jums, dārgie cilvēki. Parasti es nebāžu spurus jūsu darīšanās, bet, kad jūsu darīšanas sāk bāzties manos ūdeņos, tad gan es nevaru klusēt. Vispār jau tie ir arī tavi ūdeņi, bet man tāds sajūta, ka tev par to nospļauties. Apģērba gabali, higienas preces un plasmasas plēres, pat Ziemassvētku eglītes un mašīnu riepas. Ja runa būtu par atkritumu poligonu, tad viss jau būtu kārtībā. Bet kaut kādā brīnumainā kārtā atrodas gudrīši, caur kuri toaletēm un kanalizācijām šīs lietas nonāk kopējā ūdens sistēmā. Es jau nezinu, tu vai kāds cits, bet cilvēki izdomāja tiešām nav robežu. Bet pat zivs to saprot, ka kanalizācija nav nekāds atkritumu poligons. Man vajag, ne tikai man, bet arī Daugavai un pārējām upēm, lai mēs esam uz vienas nots par to, ka pietiek ar šito stulbumu nodarboties. Sarunājam, izmanto veselo saprātu. Un es nelūdzu nekādus brīnumus, tikai to, lai esi atbildīgs pret ūdens resursiem, kuri nepieciešami mums visiem. Lai esi atbildīgs pret vīdi, mīļo cilvēku, kurām nedzīvo tikai tu viens. Es nemāku runāt, un pēdējos gados manā vietā ir runājusi bēdīgā statistika, bet izskatās, ka skaitļus jums patīk ignorēt. Tāpēc paldies Interam, ka beidzot skaļi pateica to, ko domāju līdz asakām jūtu. Lūdzu, saņematies, bučas visiem un tīru ūdeni.